Sveikas, lauvas, gadu mijām! Skatāmies, kāda enerģija gaidām lauvām nākamgad. Enerģija, kas saistīta ar apkārtējo pasauli, kas saistīta ar apkārtējās pasaules lielo enerģiju, ar dziļumu, ar saknēm, ar tautiskumu, ar apzināšanos, ar tradīcijām. Jāsaka, tāda sajūta, ka lauvas tiks pieslēgta pie liela transformatora, pie Plutona enerģijas, kur ir liela iespēja gan iegūt, gan zaudēt. Tad jūs jau zinat, ka darbs ar lielām enerģijām vienmēr ir izaicinošs un interesants. Tā ir iespēja augt, attīstīties saistībā ar apkārtējiem, tikai faktiski saistībā ar apkārtējo vidi un apkārtējiem cilvēkiem. Tā ir tāda transformācijas kārts. Tā ir tāda dziļi iekšēja transformācijas kārts, kas nozīmē, ka daudzi lauvas meklēs nozīmes savā dzīvē, meklēs autentiskumu, meklēs dziļumu vai meklēs pamatu. Tādu parastākajā veidā es varētu pateikt, ka tas būtu dzimtas koka zīmēšana vai savu senču radurakstu atklāšana vai atrašana kādu īpašu vietu, spēka vietu atrašana priekš sevis, vai tās ir kādas vecas dzimtas mājas, bet ļoti liela enerģija lauvām, kura acīm redzot ir jāizmanto gan lai transformētu sevi, gan lai iekļautos ārpasaulē. Tad kas būtu jāatstāj par nākamajā gadā? Tā kā nenesam līdzi. Nenesam līdzi pārāk skumju un ilgu vēršanos pagātnē vai emocionālu nepatīkamu lietu celšanu uz augšu un turēšanu acu priekšā. Šī ir skumju kārts, un tas nozīmē, šo nenesiet līdzi. Tas nav vajadzīgs. Nav vajadzīgs ilgstoši sāpīgi gremdēties pagātnes atmiņās, lai arī mums bija tēma par pagātni, par senčiem, bet mēs viņu paskatījāmies, mēs viņu sapratām, mēs atlaidām un gājām tālāk. Tā kā negremdējamies pārāk dziļi tādās lietās, kas ir sāpīgas, kas ir grūtas, kas iespējams šajā brīdī nav ceļamas uz augšu, atstājam pārāk lielu emocionalitāti, jo viņa tāda ar vēlmi iegrimt un žēlot sevi, nežēlojam sevi. Tur nav nekā tāda, kas būtu vērts asaru un skumju vērts. Ko attīstīt nākamajā gadā? Redziet, šāda seja ir jātaisa nākamajā gadā, un vērts attīstīt ir pieņemšanu, mīlestību, atvērtību, dalīšanos, tādu sajūtu, man viss ir, man viss būs, un ja tas nav šobrīd, tad viņš būs rīt vai parīt, atvērtība un tādu parādīt pasaulē, ka es esmu tas ir kausa dūzes, tā kā liels kauss, kurā var liet un tad viss tiks pieņemts. Man liekas, tāda absolūta pieņemoša un laimīga cilvēka kārts, un līdz ar to tas ir tas, ko vajadzētu lauvai attīstīt šajā gadā. Tādas pozitīvās emocijas. Ja mums bija jāatlaiž negatīvās emocijas, tad jātrenē ir pozitīvās emocijas muskulis, ja tā varētu teikt, un padomas lauvām. Pentakļu dūzis padoms ir ieraudzīt apkārtnē visas iespējas, visu skaistumu, visu ziedošo, bagātīgo, skaisto, auglīgo un piedalīties tajā, iesēt kaut ko, iemest sēkliņus zemē vai ielikt putniņiem sēkliņus būrītī, un tas būtu jūsu ieguvums, jūsu gan ieguldījums, gan ieguvums, jo patiesībā jau tādi iegūmi no tukša gaisa nepārāk bieži gadās. Ļoti skaisti, mīļās lauvas, mums visām ir 2 dūži, kas nozīmē, ka ir iespējams ļoti lielas un interesants pozitīvas pārmaiņas mūsu dzīvē. Uz to arī ceram un tiekamies atkal.